Sveicināts, Mārtiņ. Kāpēc Dartīvi netaisa jauns video? Es atvainojos par nepieklājību. Tātad lieta ir sekojoša. Mēs pirms kaut kādām 10 dienām ierakstījām ļoti jauku dziesmu, kas ir tieši tāda paša kā priekterapija, bet tajā pašā laikā mums ir dziesmas nosaukums arī repa versijā, kas ir repa versijas formula, Smaids. Mēs to izveidojam ar Arturu Lapinski, Edgaru Aivaru, visi kopā, un vēl kādu maestru, kurš ir speciālists datortehnikā. Un es ceru, ka mobilajos telefonos noteikti atskanēs šīs te jaunais videoklips, kurš veidosies, tikai, bet audio versija noteikti ir viss sagatavota. Tajā dziesmā arī tu dziedās, jā? Šajā te dziesmā, ja tā var tā teikt, arī es būšu, noteikti mana balss tur būs, tur Mārtiņš Gritsmans man tur sauc, Un mūsu mērķis ir noteikti jūsu labklājību, es jau tā kā labklājības ministrija apmēram izklausos, bet mūsu labklājība ir jūsu labklājība ausu dzirdamībā, bet tajā pašā laikā, ko es vēlējos uzsvērt, ir tas, ko jūs vēlaties, ir tas, ko jūs no mums prasat, Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un visas pārējās pilsētas, kuras mani satiek. Un es vēlos vienkārši būt laimīgs, lai jūs būtu laimīgi. Mārtiņ, kas notiek ar dokumentālo filmu Caura adata? Interesanti dažreiz. Bet man tā nopietni jāsaka. Tātad, ja tā nopietni jāsaka, tad Caura adatu ir kāds cilvēks, kurš ir nokļuvis nelaimē noteikti. Bet tajā pašā laikā mēs atspoguļojam to, ko labāk nedarīt to, ko vajag darīt. Šī te dokumentālā filma jūs pamudinās uz narkotisko vielu nelietošanu. Jo tas tomēr apdraud gan mūsu nākotni, kas ir mūsu bērni, gan to pašu, teiksim, jūsu pašu, teiksim, domāšanas veidu, gan visu to, kas attiecās, teiksim, uz visu to, ko tu uzsver. Cik gara filma būs? Tātad filma dokumentālā būs ilgs 1,5 stundu, bet es ceru, ka tas nebūs Titaniks, bet tas ir kaut kas līdzīgs Titanikam. Un uztveriet šo te dokumentālo filmu, kā paši protat, jo mums nav dārgās kameras, mums nav tās lielās zipspuldes un viss pārējais, kas notiek tur Doma laukumā, tā ir Trakomā, tur, teiksim, vienu kadru, teiksim, lai uzņemtu, teiksim, ir nepieciešams veseli traileri. Paskatieties, kas mums ir nepieciešams, lai mēs izveidot vienu normālu filmu. Mums ir vienkārši Artura Lapinska rokas ir nepieciešams, ar normālu profesionālu kameru, Mums nav vajadzīgi, traileri, tur vēl kaut kas un vēl kaut kas. Mums ir nepieciešams vienkārši jūsu mīlestība pret mums, un tieši tāpatās, kā jūs mīlēsiet mūs, mēs mīlēsim jūs, Daugavpilī, Rēzeknē un vēl kaut kur, bet tajā pašā laikā, lai visu to sataisīt, nav vajadzīgi visi tie lielie traileri, lielās uguns, kas tur ir uz filmēšanas laukumu. Jo apskatieties arī, teiksim, Baltā vasara, teiksim, Artūrs Lapinskis, ko filmē. Es pilnīgi biju šokā, tur būtu, lai šādu te video izveidot, teiksim, Balto vasaru, tur būtu bijuši Bastai kalnā, tur, teiksim, 50 traileri, tur vēl kaut kāds 150 operatori, vēl viens par otru gudrāki, bet vēl kaut kas, Bet mēs uztaisījām 10 minūšu laikā, tieši tāpatās kā jauno dziesmu Smaids. Mēs uztaisījām Smaidu pusotras stundas laikā. MC Bārdu, protams, man tur koriģēja, kā tur, ko tur vajag, bet man jau tas tur īsti nav nekad interesēs. Bet, ko visā pašā sakarā, ko es vēlējos sacīt, ir tas, kad nekad nav tas tik ilgi, cik var izdarīt tik ilgi.
Mēs jau ejam sabiedrībā, jā, lai mēs iztaujātu to, ko mēs nezinām, lai jūs zinātu, un tajā pašā laikā, lai rādātu, lai iet, jā. Mēs neesam, jā, teiksim, tur kaut kāds MTV vai vēl kaut kas, bet mēs esam tie, kas jūs mīlam. Tā tad ir lieta tāda, kad jūs varat spiest subscript, jā, un varat mums sekot Twitterī, jo, nu, kā man jums pateikt, nu, RDR TV ir tas, kas iespējams nav nekas. Skatieties. RDR TV. Kāpēc Twitterī nenotiek aktivitātes? Tāpēc, kad vai tās ir saistīts ar manīm? Ar mani tieši. Twitterī es nerakstu. Nē, RDR TV Twitterim. Grūti atbildēt. Es